Otrs variants, viņa funkciju pārņem kāds cits, un tad var pateikt, kas tieši, ja, pārņem šo funkciju. Piemēram, augstākās tiesas priekšsēdētājs, piemēram, parlamenta spīkeris, piemēram, valdības vadītājs, un tā tālāk, un tā tālāk. Ja. Un tā tālāk, kas, kā saka, šādā ziņā tās visas politiskās institūcijas, protams, tikai ar laiku pieauga ar to dzīvo realitāti, kad tās viņas tiek piemērotas, vai ne? Jo skaidrs, ka tad, kad konstitūcija tiek uzrakstīta, un Latvijas konstitūcija tika rakstīta diezgan garā un diezgan tādā interesantā procedūrā Satversmes sapulcē, ja? No 1920. līdz 1922. gadam. Kur tad tiek uzradīts kaut kāds teksts? Bet pēc tam tas interesantais stāsts, protams, sākās tad, kad cilvēki mēģina pēc tā teksta dzīvot. Ja? Un tad izrādās, ka daudzas lietas ir tādas, kuras nav paredzētas. Un tur ir kaut kā tagad tiem juristiem kopā ar politiķiem ir jāizdomā, kā būtu pareizi šo konstitūciju piemērot. Klasisks piemērs, es jums arī atklāšu vienu lielu noslēpumu. 2011. gadā, proti pirms 3 gadiem, Latvijā notika ārkārtas vēlēšanas, tāpēc, ka Valdis Zatlers tika ierosinājis Saeimas atlaišanu. Tas, es saprotu, ka lielākajā daļā droši vien ir kaut kas pilnīgi nedzirdēts, bet tad katrā gadījumā pierakstiet, ja jūs to, kā saka, turpmāk varētu atcerēties. Tad, lūk, norma ir sekojoša. Jūs atceraties pēc Latvijas Satversmes, es neatceros, kurš pants tas ir, bet tā norma ir sekojoša. Prezidentam ir tiesība, pirmās neatkarības laikā vārds tiesība bija iespējams, jo tiesībās nebija daudzskaitlinieks. Mūsdienu latviešu valodā tiesībās ir daudzskaitlinieks. Tad, lūk, Latvijas Republikas prezidentam ir tiesība iniciēt Saeimas atlaišanu. Tad notiek tautas nobalsošana. Ja tauta piekrīt prezidentam, tad, protams, Saeima tiek atlaista un tiek rīkotas arī jaunas vēlēšanas, kas arī notika 2011. gada septembrī. Ja? Savukārt, ja tauta nepiekrīt šajā referendumā prezidentam, tad tādā gadījumā prezidents ir atlaists. Ja? Un tagad iedomājieties, pienāk 2011. gada 31. maijs, un Valdis Zatlers inicijē Saeimas atlaišanu. Un uz slavenais rīkojums numur 2. Ja? Tajā mirklī viss ir skaidrs. Tad mums ir kaut kad vasarā jāsarīko referendums. Ja tas referendums ir pozitīvs, tad tādā gadījumā Saeima ir atlaista. Ja referendums ir negatīvs, tad atlaists ir pats Zatlers. Bet grozieties, kā gribat. Nav skaidrs, kā būtu šajā situācijā jārīkojas, jo Zatlers, tāds un šitāds, ir pa to laiku pārvēlēts. Kamēr šis referendums notiek, protams, viņš inicijē referendumu dažas nedēļas pirms tam, kad viņš šo amatu pazaudē un kad notiek jaunas vēlēšanas un viņa vietā tiek ievēlēts cienījamais Andris Bērziņš. Tad interesanti, kas būtu noticis, ja tagad jūlija mēnesī, kad notiek tas Zatlera iniciētais referendums, tas referendums būtu izrādījies negatīvs. Jo pēc pašreizējās Satversmes rakstītā panta sanāk tā, ka tad no amata būtu jāaiziet Bērziņam, jo tur ir rakstīts, ka, vai ne, ka patiesībā, ja reiz referendums ir negatīvs, tad valsts prezidents aiziet no amata. Neviens nebija padomājis, kas notiek situācijā, ja tas valsts prezidents jau ir cits tajā mirklī, kad tas referendums ir noticis. Ir skaidrs, ka Bērziņam nebija nekur jāatkāpjās un tādu cūcību Zatlers viņam nebija izdarījis. Ir skaidrs, ka referendums beigās bija pozitīvs, vai ne, un rezultātā Bērziņš varēja palikt amatā. Bet, ja gadījumā viņš pēkšņi būtu izrādījies kaut kāda apstākļu dēļ negatīvs šis referendums un tauta būtu nepiekritusi jau aizgājušajam prezidentam Zatleram, tad principā sanāk tā, ka viņa pēctecim amatā būtu jāatstāja tas amats, kaut arī viņš tur ir, kā saka, tautā ņepričom galīgi, ja, jo ne jau viņš inicijēja to tautas nobalsošanu par Saeimas atlaišanu. Ja? Un tagad šitāds te gadījums notiek, ja? Apmēram kādus gadus 195, jau bet apmēram kādus gadus 90 vai ne pirms pēc Satversmes pieņemšanas. Un tagad ir jāsaprot, kā rīkoties. Ja?
Jo, Satversmes tēvi tur nebija padomājuši par to, ka prezidents par to burzmu varbūt nomainījies, un tas nozīmē to, ka, tādā veidā tad attiecīgi šis likums Satversme ir jāgroza tā, lai šāds kāzus turpmāk nākotnē neatkārtotos. Ja, jo galu galā nākošajam prezidentam var ienākt prātā iniciēt Saeimas atlaišanu līdzīgā situācijā, jo galu galā viņam vairs nav ko zaudēt, vai ne? Es pēdējā savā amata dienā varu droši izdarīt kaut kādu sūdzību, man nekas par to nebūs, vai ne? Un tādā veidā vienkārši īsti pamatīgi izčakarēt nākamo prezidentu, kurš tavā amatā būs, un tad, ja ir negatīvs referendums, viņš vienkārši dabūsiet mājās, vai ne? Par ko viņš varētu nebūt īpaši priecīgs. Kā rezultātā varētu izcelties kaut kas tāds, kad plašās politiskās aprindās rastos nevienprātība un konflikts par to, kā būtu pareizi interpretēt to Satversmi. Ja? Latvijas gadījumā situācija šajā ziņā nav tik briesmīga, tāpēc, ka Latvijā mēs esam 98. gadā nodibinājuši speciālu institūciju, kas saucās Satversmes tiesa, kas tad rūpējās par to, kurai pieder augstākā teikšana Satversmes interpretācijā. Ja? Bet ir skaidrs, ka Satversmes un visas konstitūcijas pasaulē kā tādas atrodas tādā dinamiskā pārmaiņu procesā. Viņas nekad nav tādas, kādas viņas uzraksta, tādas viņas nepastāv mūžīgi, viņas tiek mainītas. Un mēs zinām, ka ASV konstitūcija šajā ziņā, protams, ir slavena ar šiem saviem daudzajiem labojumiem, jeb amendments, vai ne, kur noteikti kaut kādai daļai no jums varētu būt kaut kas labi zināms par dažādiem labojumiem, gan par pirmo labojumu, gan arī par otro labojumu. Kādam tur nenāk prātā šis tas par šaujamieroču glabāšanu un tā tālāk, kas nesen, diemžēl, atkal kļuva aktuāli, vai ne, kaut kur tur pie Sietlas. Un tā tālāk. Ja? Tad, lūk, tas ir tās galveno politisko institūciju veidošanas principi, ja? Un attiecības. Bet vēlreiz, kā es jau jums stāstu, tas nekad nav tā, ka tu vari visu uzrakstīt priekšā. Tur vienmēr mēs nonākam, jebkura konstitūcija attīstās laikam. Ejot, attīstās politiskās dzīves ritumā, un tā rezultātā tad, protams, arī mainās konstitūcija. Otrām kārtām, jebkura mūsdienīga konstitūcija ietver arī šo individu tiesību hartu, kas Latvijas Republikas Satversmes gadījumā ir Satversmes 8. nodaļa, vai ne? Proti, Satversmes 8. nodaļa, kur tad saucās, tā teikt, cilvēku un pilsoņu tiesības. Ja? Kas tad arī beigās pasaka, kā mēs atceramies, kādas tiesības tad valsts individam aizsargā. Ja? Mēs atceramies to, kā es jums tiku stāstījis, tad, kad mēs runājam par demokrātiju, ja, ka šī aizsargātība ir viens no mūsu modernās demokrātijas pamat rakstura lielumiem. Ja? Proti, ka šī te protected consultations, vai ne? Tad lūk, šī pamatiesība harta tad precīzi apraksta to, kādā veidā tad tās individu tiesības tiek aizsargāts. Trešām kārtām, jebkurai saprātīgai konstitūcijai ir jāparedz mehānismi, kā to konstitūciju var grozīt. Ja? Mēs zinām, ka Latvijas Republikas Satversmes gadījumā pēdējos gados ir bijusi pietiekoši plaša diskusija par to, kas Satversmē ir grozāms, kas nav grozāms. Tīri teorētiski pēc nesenās Satversmes teksta interpretācijas Latvijas Republikas Satversmē ir grozāms pilnīgi viss, izņemot atsevišķus pantus, kurus nedrīkst grozīt. Un tie tad ir attiecīgi 1., 2., 3., 4., 6. un 77., kurus nedrīkst grozīt. Nevis, ka viņus nedrīkst grozīt, bet viņus var grozīt tikai referendumā. Latvijas Republikas Satversmē nav nekā tāda, ko nedrīkstētu grozīt vispār, vismaz pēc tā rakstītā teksta. Ja? Jūs varat grozīt pēc rakstītā teksta arī tur teritoriju, piemēram, vai valsts valodu. Un tad tur, protams, sākās tā slavenā diskusija par Satversmes kodolu, piemēram, vai Latvijas valsts varētu atteikties no latviešu valodas, kā jūs to atceraties. Es jums tagad atklāšu vēl vienu lietu.
2012. Gada 18. februārī Latvijas Republikā notika referendums par krievu valodas kā otrās valsts valodas ieviešanu. Un tad, lūk, pēc šī referenduma radās ļoti nopietnas domstarpības politiķu un arī juristu vidū par to, vai šāds referendums vispār ir pieļaujams, un vai kaut arī tīri formāli nekas it kā neliek šķēršļus tam, ka tu varētu nobalsot arī par valsts valodu referendumā, piemēram, ieviešot vēl kādu citu bez latviešu, bet ir pavisam skaidrs, ka rakstītajā tekstā nav nekas teikts par to, ka šo konkrēto normu nedrīkstētu grozīt, un tāpēc arī tur tika ieviesas tā preambula un visādas citas lietas. Ja? Ne visas konstitūcijas ir vienlīdz vienkārši grozāmas. Ir konstitūcijas, kas ir grozāmas ļoti viegli, kur pietiek ar, un Latvijas Republikas Satversme ir salīdzinoši viegli grozāma konstitūcija, bet ir konstitūcijas, kuras ir grūtāk grozāmas, un tādas ir, piemēram, ir konstitūcijas, kurās ir tādi panti, kurus vispār nedrīkst grozīt ne pie kādiem nosacījumiem. Piemēram, Vācijas pašreizējā konstitūcija, kas ir sarakstīta 1949. Gadā, tur ir vesela virkne ar pantiem, kas tiek pasludināti par negrozāmiem. Ja? Citās valstīs arī ir, virkne negrozāmiem pantiem. Man liekas, ka Francijā nav iespējams grozīt republikānisko valsts iekārtu. Nedrīkst šodien Franciju pasludināt par monarhiju vairāk. Ja? Citur ir, kur, piemēram, Turcijā, man liekas, tiem, kas pamanīja pagājušajā nedēļā cienījumu Erdogana kunga viesošanos Turcijā, nav iespējams grozīt valsts laicīgo, jeb sekulāro iedabu, ja, un nav iespējams, piemēram, pasludināt islāmu par Turcijas oficiālo reliģiju un tā tālāk. Citādi sakot, šie konstitūcijas grozīšana ir viens absolūti pašsaprotams valsts konstitucionālās attīstības process, ja, kur kaut kādas normas ar laiku paliek apgrūtinošas, paliek novecojušas, ja, un tad viņas tiek attiecīgi aizstātas. Ja. Tik daudz par konstitūcijām kā tādām. Mēs zinām, ka vēl runājot par to, kā vēl iedalās konstitūcijas, tur, protams, varētu sadomāt veselu virkni ļoti daudz dažādiem iedalījumiem un klasifikācijām, bet viens no tādiem tradicionāliem vēl veidiem, kā mēs raugāmies uz konstitūcijām, kādā veidā viņas tiek pieņemtas. Proti ir tās konstitūcijas, kas tiek pieņemtas referendumā, un vesela virkne pasaules konstitūcijām, tā skaitā arī Amerikas Savienoto Valstu konstitūcijas, ir pieņemtas referendumā. Latvijas Republikas Satversme nav pieņemta referendumā, Latvijas Republikas Satversme ir pieņemta, kā jau to raksta Satversmes ievads, kur Latvijas tauta savā brīvi vēlētā Satversmes sapulcē. Ja, tad uzraksta šo konstitūciju un tā nolēma. Un tad tā ideja ir tāda, kā saka, tas ir tas slavenais nošķīrums, kurš nāk vēl no Franču revolūcijas laika, kur ir šis nošķīrums starp satversmes varu, jeb pouvoir constituant, ja, tā ir tā vara, tauta, kas dod sev satversmi. Ja? Mēs Latvijas tauta, vai we the people, ja, tā kā Amerikas konstitūcijā, ja, ka mēs pieņemam sev šādu satversmi, pēc kuras mēs dzīvosim. Ja? Un tad, savukārt, tajā mirklī, kad šī valsts tiek veidota, ja, un šī konstitūcija tiek pieņemta, tajā mirklī šī pouvoir constituant ir pilnībā brīva pieņemt jebko, ko viņi grib. Savukārt, tad, kad konstitūcija ir jau akceptēta, tad izveidojās šīs pouvoir constitué, kas ir tās jau radītās sadalītās varas. Un tad tauta vairs nedrīkst darīt visu, kas viņai ienāk prātā, tāpēc, ka viņai ir jārīkojās, ja, šīs noteiktās iekārtas ietvaros. Ja. Proti, tauta savā ziņā sev ar konstitūciju uzliek tādus kā žņaugus.
Ja? Viņa pati apņemas sekot līdzi noteiktām normām, ja, kuras viņa pati ir uzņēmusies. Ja? Ka mēs tagad klausīsim tam, ko mēs esam tad attiecīgi uzņēmušies darīt šajā satversmē. Ja? Nu, piemēram, mūsdienu Latvijas konstitūcijā, piemēram, mums ir paredzēta noteikti procedūra, kādā veidā mēs, piemēram, ieceļam valsts prezidentu, ja? Kas būs aktuāli nākamajā vasarā. Ja? Kādam tas var nepatikt, bet mēs nevaram, piemēram, mums parādās pie horizonta kaut kāds ļoti skaists un ļoti populārs un ļoti gudrs un ļoti izcils politiķis, piemēram, Artus Skaimiņš, ja? Un mēs pasakām viņam, ka nē, redz, ka šitas, tā teikt, lai Bērziņš iet mājās, tāpēc, ka mums tagad liekas, ka Artus varētu būt daudz labāks valsts prezidents un tā tālāk. Tas būtu iespējams tikai tad, ja mēs iziet cauri tām procedūrām, ja? Un vienai no šīm kritērijiem, protams, ka Kaimiņa kungs neatbilst, man liekas, viņam nav 40 gadi, ja? Un tas nozīmē to, ka tauta, kaut arī viņa varbūt pati baigi gribētu, ja, bet tauta pati nedrīkst pārkāpt tos rāmjus, kādus viņa ir sev uzņēmusies, ievērojot, ja, šo te konstitūciju. Ja. Savukārt ir pavisam skaidrs, ka šādā situācijā, protams, ir iespējams izgrozīt, piemēram, to konstitūcijas daļu, kas attiecās uz prezidenta ievēlēšanu un pateikt, ka jā, ka nevajag varbūt tos 40 gadus, kā gal galā Artus ir tik jauks, ka mēs ļautu viņam arī ar nesasniedzot 40 gadu vecumu kļūt par Melngalvi nama saimnieku. Ja? Tas varētu būt viss iespējams, bet tas būtu iespējams tikai tad, ja mēs noteiktā procedūrā izmainītu šo konstitūciju. Ja? Citiem vārdiem sakot, ar konstitūciju tas ir vienmēr tā, kā tā uzliek ierobežojums, tā ierobežo šo tautas gribu. Ja? Un, kā saka, novirza to noteiktos, ja vēlties, kanālos, ja? Kā tā tautas griba veidojas, un tauta vairs nedrīkst darīt visu, kas viņai ienāk prātā. Tā ir būtībā arī viena tāda pa daļai teoloģiska konstrukcija, kas atgādina mazliet to, it kā no vienas puses demokrātijā tauta tā kā varētu būt visvarēnē, ja? Tajā ziņā, ka tautai būtu jābūt spējīgai lemt par jebko. Vai ne? Bet no otras puses viņa ir sev pati pieņēmusi zināmus ierobežojumus šādas konstitūcijas veidā, kur tad neļauj viņai vairs lemt pilnīgi par jebko, bet liek darboties tikai noteiktos rāmjos. Ja? Un šādā veidā tas, protams, ierobežo viņu. Viņi nevar izpildīt savu sapni, piemēram, padarīt tūlīt un nekavējoties Artus Kaimiņu par Latvijas valsts prezidentu. Ja? Viņi to vienkārši nevar. Tāpēc, ka viņi darbojās noteiktos rāmjos. Ja? Kuri viņai ir obligāti šai tautai. Ja, un tas ir tas savā ziņā teoloģisks jautājums tajā ziņā, kā šādu jautājumu, kā mēs to zinām, atgriežās pie slaveniem teoloģiskiem paradoksiem. Piemēram, vai Dievs ir spējīgs radīt tādu akmeni, kuru viņš pats nav spējīgs pacelt? Vai ne? Tas ir jautājums. Ja mēs sakam, ka viņš nav spējīgs radīt tādu akmeni, Dievs nav spējīgs radīt tādu akmeni, kuru viņš nav spējīgs pacelt, tad mēs faktiski sakam, ka Dievs nav visvarens, bet tad viņš nav Dievs, jo Dievam pēc definīcijas ir jābūt visvarenam. Vai ne? Un savukārt, ja viņš ir spējīgs radīt tādu akmeni, kuru viņš nav spējīgs pacelt, tad viņš atkal nav visvarens, tāpēc, ka tad ir kaut kas tāds, ko viņš nevar. Viņš pat nevar pacelt šo konkrēto sevis radīto akmeni. Tas ir apmēram tieši tā kā ar šo tautas visvarenību demokrātijā. Proti, ka vai ir kaut kas tāds, ko tauta, kas it kā formāli skaitās visvarena demokrātiskā valstī, vai ir kaut kas tāds, ko viņi nedrīkst darīt. Ja? Un, tur ļoti daudzos gadījumos mēs redzam, ka šis demokrātijas un konstitucionālismu konflikts ir sastopams ļoti bieži arī praktiskā politikā, kur daudz saka, tauta ir suverēns, vai ne? Un ja tauta ir suverēns, tad tam suverēnam patiesībā nedrīkst neviens uzlikt kaut kādus ierobežojumus, ja? Piemēram, kaut kāda tiesa vai satversmes tiesa vai kaut kas tam līdzīgs. Nedrīkst viņam, tāpēc, ka viņš ir suverēns, viņš ir visvarens. Ja? No otras puses var teikt, nē, ar to mirkli, kad Latvijas tauta ir
sev pieņēmusi kaut kādu satversmi, ja, ar to mirkli viņa ir atteikusies no šīs savas, brīvprātīgi atteikusies no šīs savas absolūtās visvarenības un ierobežojusi sevi. Restīvi, ka tauta kaut kādā ziņā es pati sevi ierobežo. Ja? Tā kā Odisejs, kas piesēja sevi pie kuģa masta, lai varētu klausīties sirēnas. Ja? Tā tauta tieši tādā pašā veidā, vai ne, kas piesiet sevi kaut kur piesiena. Ja? Tajā ziņā pie kaut kādām pamatprocedūrām, pamatvērtībām, ja? Kuras viņa pati nedrīkst pārkāpt. Līdz ar to konstitucionālisms un demokrātija nebūtu nav pašsaprotami, kā mēs sakām, gultas biedri. Ja? Konstitucionālisms un demokrātija ļoti bieži ir pretrunīgi principi, ja? Jo konstitucionālisms saka, ka tauta nav visvarena. Ja? Konstitucionālisms šajā ziņā ir liberāls princips, jo tas saka, ka valsts vara ir jāierobežo, arī demokrātiska valsts vara ir jāierobežo kaut kādos racionālos rāmjos. Vai ne? Turpretī demokrātija saka, kā tauta lems, tā arī būs. Ja? Un viss, ko tauta ir lēmusi, automātiski ir tāpēc leģitīms, un tauta, kā saka, nevar sev uzlikt tādus ierobežojumus, kurus viņa pati nevarētu pēc tam atcelt. Ja? Tālūk, kaut kādi jautājumi. Kaut kas tāds, kas nav ticis saprotam paskaidrots par konstitucionālismu vai par varu dalīšanu. Tās bija tās mūsu šodienas tēmas. Labi, ja nav, tad paldies šodien, un tad tiekamies ar kādu daļu rīt, ar kādu daļu nākam otrdien.